Esiet sveicināti, Latviju brauciet jūrņā, uzticamies skatītāji. Šobrīd mēs atrodamies Baltijas jūrā uz prāmi Jask, kas veica regulāro reisu maršrutā Liepāja-Lībeka. Arī mēs dodamies uz Vāciju, lai piedalītos starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē Minhenē Transport and Logistic 2013. Kā Latvija sev prezentēs tranzīta tiltā austrumu rietumu, par to skatieties šīs dienas raidījumā. Prāmi Jask un Urdu uztur regulāro satiksmu līnijā Liepāja-Lībeka. Stenland, kas apkalpo arī Ventspils ostu, ir vadošā rēderēja kravas un pasažieru pārvadājumos no Latvijas uz Vāciju. Nav bieži tādas situācijas, kad tāda mēroga uzņēmums kā Stenland vēlas iet Baltijas, Krievijas NVS tirgū un kā savu plasdārmu, kā savu, teiksim, galveno hubu izvēlās kādu no Latvijas ostām vai vispār Latviju. Vienkārši, lai šādā situācijā darītu maksimāli iespējamo, lai tiešām arī šāds projekts būtu sekmīgs, ja? Lai zināmā mērā arī Latvijas tranzīta ceļu spēcīgāk iezīmētu. Tas ir tas, ko es esmu visus gadus darījis. Ja? Nu, tad šobrīd varbūt vairāk instrumentu manās rokās. Ja? Tieši fokusēties uz Latvijas šo tranzīta ceļu. Ja? Un varbūt netik daudz pārliecināt, ka Latvijas tranzīta pakalpojumu komplekss ir tas labākais, ir vislabākais Baltijā un reģionā un tā tālāk, ja? Bet šeit uzņēmums jau sākotnēji ir nonācis pie šī secinājuma. Un līdz ar to mēs jau nonākam otrajā fāzē ar aktīvu attīstības darbu, teiksim, jau turpināt šo tranzīta ceļu izveidošanu. Tendenciozi izstāde pieņemās savā apjomā. Šogad pasākuma organizatori plāno uzņemt 2000 uzņēmējus no 64 valstīm. Daudz starptautiskie tirgus līderi būs starp tiem. Šī ir viena no labākajām vietām, kur uzņēmējiem veidot sadarbības tīklu ar perspektīvu auditoriju. Esot arī šodien šeit izstādē, tas ir tas mūsu mērķis satikties ar mūsu esošiem klientiem. Tātad tas ir faktiski gan Stenland, gan Finlines, kas regulāri apmeklē Ventspilī prāmju līnijas, gan pārunāt viņu esošo, teiksim, pieredzi, vai cik viņi labi jūtas, vai ir kaut kas vēl, ko mēs varētu izdarīt, lai viņi justos labāk mūsu ostā. Un, protams, ir arī plānots tikties ar citiem uzņēmumiem, tā skaitā konteineru līnijām, apmeklēt viņus, lai saprastu tās jaunākās tendences, jaunākos attīstības virzienus no konteineru līniju tieši redzesloka vai skatu punkta un attiecīgi mēģināt informēt viņus par tām iespējām, ko mūsu reģions dod, mūsu osta, ko var dot un pārunāt šo iespējamo sadarbību. Vai ir jūtams kravu pieaugums? Jā. Šajā segmentā faktiski pagājušais gads bija tāds būtisks, kad notika izmaiņas. Tātad līdz tam Ventspilī bija Skandlines prāmju līnija, bez Finlaina, kas ir vēl joprojām, un Skandlines prāmju līnija pārpirka Stenland. Tātad, tas ir tāds labs signāls, ka ir pasaulē viena no lielākajām prāmju līnijām, prāmju operatoriem, kas tieši ir izvēlējies attīstīt savu darbību Baltijas jūrā, austrumu piekrastē, teiksim, braucot gan uz Ventspili, gan arī viņi apmeklē Liepājas ostu. Un šajās prāmju līnijās, protams, ir, kā jau vienmēr biznesā ir svārstības, bet kopējā tendence ir pozitīva, ir pieaugoša, un tas, protams, mūs kā ostas pārvaldi ļoti priecē. Stenland strādā jau šobrīd Melnajā jūrā, no Eļičevskas ostas uz Istanbulu, Haidarpasu un Dernīcu, kā arī tikko ir atklāts jauns maršruts no Vladivostokas, Sarubīna uz Dienvidkorejas ostu Sočo. Ja? Un līdz ar to Stenland pakalpojumi šobrīd ir apkārt visam reģionam, ko mēs sakām, Baltija, Krievija un NVS valsts. Un tad jau paskatāmies uz Latvijas lomu šajā kontekstā. Tad visi tie sapņu projekti par savienojot tālos austrumus ar dzelzceļu, kā teikt, šeit jau ir ļoti tuvu piepildījumam. Latvijas dzelzceļš patiesi ir tuvu savu sapņu piepildījumam.
mums ir ar ko arī lepoties. Mēs katru gadu, teiksim, pārvadājam aizvien vairāk un vairāk kravu. Pēdējie 2 vispār ir bijuši rekorda gadi Latvijas dzelzceļa vēsturē. Ja mēs pagājušajā gadā pārvadājām pār 60,9 miljonu tonu, acīm redzot, tas dod kaut kādu labumu. To nevar izsvērt acu mirklī. Bet tava atpazīstamība, tie kontakti, kas šeit tiek uzņemti, ja? Kā jūs sakat, varbūt arī tā, ka tu to uzreiz nevar izmērīt, bet laika gaitā tevi redzot, pārliecinoties par tavu darbu, un tieši šī mutvārdu folklora viņa ir visdzīvīgākā, ja? Tu jau var uzlikt milzīgas reklāmas stendus, bet cik daudz cilvēku viņas redzēs. Šeit tu esot, ja? Tevi redzot, šeit ir milzīga tā cilvēka apmaiņa. Patīkami, ka ne tikai ostas un dzelzceļš tradicionāli, bet arī loģistikas uzņēmumi, kravu pārvadātāji, autokravu pārvadātāji. Tā kā ļoti patīkami, ka šajā jomā ir daudz uzņēmumu, kuriem interesē savu biznesa attīstība arī šajā virzienā. Neslēpsim, tas ir viens no mūsu eksporta stūrakmeņiem. Piedalīties ir jāpiedalās, tas, es domāju, ir skaidrs, jo tikko šajā zemē tu par sevi neatgādini, tā par tevi noteikti aizmirst un varbūt mazāk ņem vērā. Un es domāju, ka ar katru gadu arī mūsu ministrijas pārstāvu uzstāšanās tomēr gan kvalitatīvā ziņā uzlabojās, un es tiešām apmierināts ar to, ka tajos prezentācijas materiālos, kurus prezentē ministrija, ir pārstāvēts viss pamatostas, pamatattīstības projekti, un praktiski arī tas rada tādu vienotības sajūtu arī visām 3 Latvijas lielajām ostām, startējot Krievijas konferencē. Šeit varētu būt daudzas tādas iespējas, kuras mēs varam parādīt. Tas ir ostas attīstība, kuru ritēja 11., 12., 13. gads. Tātad mēs esam parādījuši sev no labākās puses iepriekšējā gadā runājot par lauksaimniecības produkcijas tranzītu. Un šobrīd arī aktīvi strādājam ar tādām valstīm sadarbības kā Kazahu uzņēmēji, kur arī plāno izveidot dažādas ražotnes Liepājas pilsētā. Un tā kā es esmu pārliecināts, ka mūsu stendi arī šeit ieraudzīs, bet katrā ziņā mums ir jāatgādina un vēlreiz jāatgādina par sevi. Ir vērts padomāt, kā vēl vairāk kooperēties un sadarboties savu pakalpojumu piedāvājumā. Ļoti patīkam skatīties uz Liepājas un Ventspils ostu sadarbību savu uzņēmumu un pakalpojumu reklamēšanā. Tieši tāpat arī dzelzceļš un loģistikas uzņēmumu un Rīgas osta. Jā, ļoti, ļoti patīkam skatīties. Latvijas dzelzceļa koncerna uzņēmuma LZ Cargo meitas uzņēmuma LZ Cargo loģistika vadības pārstāvi Transport Logistika izstādē Minhenē parakstīja sadarbības līgumu ar Kazahstānas loģistikas kompāniju Kedentrans Service, kas pavērs Latvijas dzelzceļam ceļu uz Ķīnas tirgu, šīs valsts kravu piesaisti un loģistiku. Kedentrans Service pamatdarbība saistītā ar konteinervilcienu pārvadājumu organizēšanu starp Ķīnu un Eiropu. Saskaņā ar parakstīto līgumu LZ Cargo loģistika kļūst par Kedentrans Service oficiālo aģentu Latvijas teritorijā un ir tiesīga slēgt līgumus Kedentrans Service vārdā kravu pārvadājumu organizēšanai. Daudz atraktīvāk šeit ir jāstrādā Latvijas ostām, piesaistot, teiksim, Ķīnas kravus. Tad, kad mēs esam izveduši jau vienu pārbaudas vilcienu no Urumči uz Hamburgu, ja, tas aizņem 14 dienas. Pa jūru šis ceļš aizņem 42 līdz 48 dienas. Ja. Kad to sapratīs visi, mēs būsim interesanti. Mēs tam esam gatavi. Latvija šajās izstādēs cenšas radīt vienotu tēlu, taču dabā nevienmēr tas tā izdodas. Latvija ir viens veselums, un mums sevi ir jāmāk pārdot kā vienam veselumam. Tas, ka naudiņa katram ir sava kabatā, tas ir cits jautājums. Ostām, dzelzceļam, citiem, teiksim, operatoriem vai ekspedītoriem vai stividoriem, bet pārdot mēs visefektīvāk sevi tik nelielā teritorijā, tik mazā telpā, tik lielā pasaulē, mēs varam tikai caur vienotu tēlu. Ja? Mums var ticēt, mums var uzticēties, mēs savu darbu izdarīsim. Nākiet pie jebkura no mums, ja? Mēs nodrošināsim visu ķēdi. Es domāju, tas ir tas brands, kas mums ir, tas zīmols, kas mums ir jāvirz uz priekšu. Krastā jau redzams Liepājas gaismas. Savulaik cariskās Krievijas būvnieki
pielietoja savas akadēmiskās zināšanas, lai Liepājas osta taptu patiesi izcili. Tagad tā ir rietumiem vistuvākā Latvijas lielosta. Taču tranzīta plūsma neapsīkst arī Ventspils un Rīgas ostā. Latvijas vieta tranzīta ceļā austrum-rietum ir vēsturiski iezīmēta, un mēs esam uz šī ceļa.